Čau kultūras un izklaides ziņās. Šodien pastāstīšu par kādu interesantu personu un to, kur un kā viņu var satikt. Ielūkosimies Dienvidu Austrumāzijas kino pasaulē un, protams, kā jau ierasts, apmeklēsim arī kādu izstādi. Sāksim ar stāstu par to, kas ir Mesjē Tauriņš, kāpēc viņš ir izpelnījies mūsu uzmanību un galu galā, kur tad varēs uz viņu apskatīties. Mēs atrodamies nelielā ceļa krustojumā, netālu no La Suplerie, La Pilerie, La Fleurie, La Rafonterie, La Bezarderie, La Petite Bezarderie, La Grande Jardinerie, La Vieux Jardin, La Garem. No 26. augusta kinoteātros Citadele, Rīga un Cinemon sāk demonstrēt jauno režisora Aleksandra Hāna komēdiju Mesjē Tauriņš. Filmas līdzautors un galvenās lomas atveidotājs ir lieliskais latviešu aktieris Gundars Āboliņš. Filma tika uzņemta Francijā road movie stilā un ir oriģināls spēlfilmas un dokumentālās filmas apvienojums. Tās tapšanas process bija kā spēlēt krievu ruleti, nedaudz riskanti un aizraujoši vienlaikus. Vai mums ir izdevies, to jautāsim skatītājiem, smaidot stāsta filmas režisors un scenārija autors Aleksandrs Hāns. Jau iepriekš savā 2007. gada uzņemtajā mistērijā Jāņu nakts, kuras pamatā bija 6 stāsti par ārzemniekiem, kas ierodas Latvijā svinēt Jāņus, režisors Aleksandrs Hāns veiksmīgi sadarbojās ar Gundaru Āboliņu. Savukārt, Mesjē Tauriņš ir neparasts projekts, kas tapa ar milzīgu filmas veidotāju entuziasmu, ļaujoties Gundara fantastiskajām improvizācijas spējām. Filma ir stāsts par to, kā apstākļi liek lētecīgam vācu valodas skolotājam Gunāram Tauriņam, vīrietim labākajos gados, doties prom no Latvijas cerībā atrast labākas darba iespējas. Viņš ierodas Parīzē, kāda sava bagāta paziņas uzdevumā, lai palīdzētu tam Francijā iegādāties piemērotu nekustamo īpašumu. Gunārs naivi ļaujas situācijai, cerot, ka gan jau viss nokārtosies, bet ar to Tauriņa kunga piedzīvojumi tikai sākas. Tā ir kā atbilde uz jautājumu, vai kaimiņa sētā zāle ir zaļāka un vai nauda ir lielākā dzīves vērtība. I think it's the Queen, but I'm not sure. Okay. It's legal here to... The birds. There are no lawyers for that. Un kino arī turpinājumā. Visi kino mīļi ar nepacietību gaida 10. septembri, kad sāksies Arsenāls. Domāju, nenāks par ļaunu vēlreiz atgādināt, kas tad šogad būs šī burvīgā festivāla uzmanības centrā.